Zvana tev brokeris, profesionāli, reāli, Ņujorka, Wall Street, baigi labais deals, bet baigais incēs. Tas ir Latvijas armija un CERT sadarbībā uztaisījuši video par krāpniekiem internetā. Šoreiz mēs arī varam uztaisīt video par to, kā kāds izmantojot mūsu vārdu cenšas apkrāpt klientus. Iedomājieties, es pat nevarēju iedomāties, ka kādreiz mūsu auto 2000.lv izmantos krāpniecīgiem nolūkiem, ja tā var teikt. Un tik ātri, jo tikko mums parādījās iespēja pasūtīt auto, kāds jau to ideju noķēra un uzreiz piedāvā pasūtīt pie viņa auto, it kā auto 2000 vārdā. Nu, respektīvi, pavisam vienkārši uztaisījām mājaslapā sadaļu, ieeja auto 2000.lv, piespēja pasūtīt auto, hops tur ieraksta savus datus, kādu vajadzīgi varbūt varam parādīt, ne? Cik tas vienkārši ir. Jo, te noslēgsim nedaudz skaņu. Tas ir ļoti vienkārši. 1, 2, 3, lietot auto. Ierakstam auto 2000.lv. Jā. Un šeit ir sādaļa. Pasūtīt auto. Viss. Nu, ot, pasūta auto šeit vārdu ierakst. Andris. E-pas. Andris auto 2000.lv. Jā. 2247, tas būs mans numurs. Es gribu mašīnu Audi. Jā. Gads. Es zinu, ka tā smukā kaimiņa mašīna ir 15 gads. Es arī gribu 15 gadu. Degviela, dīzels vai benzīns. Var arī būt hibrīds. Rakstam dīzels. Iespēja izvēlēties. Ātrumkārt. Man nepatīk manuāls. Liekam automātu. Kur jūs uzzināt par mums? Nav obligāti, bet kaut ko ierakstam. Ja šo video skaties TikTokā, spiežam TikTok. Un tad tālāk uzspiežam sazināties ar mani pa tālruni. Kolēģis Klaus zvanīs. Vai sazināties ar mani pa e-pastu? Tad kolēģis Klaus rakstīs. Vienmēr arī daudz prasa, vai autosludinājumu saiti ir jānorāda. Mums būs vieglāk saprast jūsu vēlmes. Atrodam, piemēram, Volkswagenu, šādu te, pilnpiedziņā, vērās vaļā, iekopējam linku, un liekam iekšā, nav īstais, un šitā, ieliekam sludinājumu saiti un aprakstu šādu Volkswagenu Kadiju. Ātri, dzeltenu un tā tālāk. Respektīvi, redzējāt, cik tas ir vienkārši aizpildīt pieteikumu. Kā šis pieteikums ir aizpildīts, piespies enter, uz e-pastu atnāks ziņojums. Tieši tā, sūtīt, un mums uzreiz jau iekrīt ziņojums. Kā Andris ir atsūtījis no auto 2000, ka gribās kadīt. Nu, viņam gribās kadīt. Tad, kas notiek Kalvīts vai īstajā vārdā Klaus, zvana jums. Viņam ir vācu numurs, ja nemaldos, jo viņš arī Vācijā. Jā, nebaidieties no tā numura, tas ir mūsu kolēģis. Jā, viņš arī no vācu laukiem ir nedaudz saistīts, jo esmu braucis klientiem arī apskatīt auto uz vietas, un tā ir vieglāk arī menedžēt viņam ar vācu starpniekiem, dīleriem. Tieši tā. Viņš pārliecinās par auto, skatās vēsturi, izpēta auto, sazinās ar jums, sūta visu informāciju un kaulē cenu. Bet, nu labi, līdz tiem krāpniekiem tulīt arī tiksim. Respektīvi, Kalvīts vai Klaus sazinās ar jums tālāk, viņš saprot, cik smalku, ko jūs gribat, cik ātri gribat un vai tas ir vispār iespējams. Un pēc tam jums ir jāaizpild vienošanās akts, kas ir oficiāls dokuments ar Sijā Madisa. Jā, mūsu visi rekvizīti tur ir norādīti, un tā maksa, kas ir jāskait uz mūsu kontu Sijā Madis, kas ir Pāreks Banka, Citadels, Pāreks Banka. Un tie ir tikai 100 eiro, bez PVN 121 laikam. Ar PVN sanāk nevis 300 vai 500 vai 1000, un nevis tev jāskait ir kaut kādām privātu personām, bet tieši Sijā un tieši pēc tā momenta, kad ar tevi sazinās Klaus. Tieši tā. Tālāk varam pastāstīt noteikti to situāciju, kā tas viss notiek. Bet, nu jā, pēc tam Klaus tev atrod mašīnu un viss ir laimīgi, jā? Jā, mašīna atnāk uz Latviju, mēs viņu apskatām vēlreiz, pieņemam tirdzniecībā. Viņš tev arī sūta katru dienu vai katru otro dienu, respektīvi no auto varianta, vai tas ir ļoti pieejams vai netik ļoti. Jūs apskatāt, apspriežat, viņš tev rāda arī izsoļu maksas, pa cik viņš pērk. Tāpēc mēs beigās paņemam par to tikai 1000 eiro komisiju. Respektīvi, tev ir iespēja iegādāties tā kā perekupam ritīgajam. Tur, kur mēs esam gadiem laužušies, nevar pateikt. Caur izsolēm tu beidzot vari tikt
Es teiktu, pa 1000 eiro tā ir ļoti adekvāta cena, jo, ja izsolē vācis maksā 10, to jāsamaksā tikai štuka. Reāli Latvijā tāds maksā 13. Jo, kā mēs arī zinām, fiziskām personām daudzām nav pieejama izsole. Tas ir tikai juridiskām personām, ka var reģistrēties un tur piedalīties. Mums tās piekļuvs ir. Vienkārši jūs ar mums varat nopirkt mašīnas jauno izsolēm par reālām cenām. Nu, jūs redzat tās cenas, un jūs nosakat, kurš būs pēdējais solis. Visu līdz pašam beidzamajam parādām, kā tiek nopirkt, cik ir izmaksas, rēķins un tā tālāk. Baigi izdevīgs variants jums, un es domāju, klienti vairāk arī mums. Kā saka, jūs varat iejusties mūsu ādā un saprast, kā ir pirkt autiņu. Bet turpinot pa tiem krāpniekiem. Pa krāpniekiem bija, laikam, Roberts vairāk varēs pastāstīt, ja? Vai Artūrs? Artūrs un Roberts, jā. Vienā dienā mums zvanā klients A un saka, sveiki! Vai var runāt ar kolēģi? Ar Dīdzi es pastāstīšu, es atvainojos, ka es pārunāju tev kolēģi. Atvainojos, gribu vēl priecāt. Nesaukt vārdu. Nu jā, bet kā nesaukt vārdu? Tas jau ir tas, kas krāpnieks bija. Ne, viņš teica, Dīdzi nesaukt. Vai tad? Nekas mēs nosaucam Dīdzis, šis tagad zina. Nē, es saprotu. Nekas viss kārtībā, Dīdzis dabūs arī pēriem, gan jau kādiem. Bet vēl gribētu, Džek, minēt to, ka mēs šeit esam, ir Klaus, kas ar jums var sazināties. Es, Artūrs vai Roberts, nav ne Dīdžus, ne Pagerus, ne kas cits, ja? Tieši tā. Ne Sandusus, ne Atvarus. Jā. Ļoti pareizi kolēģis Kristaps to saka. Tiešām ir tikai Artūrs, Klaus, Kristaps un Roberts. Nāk pie tiem klienti? Klienti nāk iekšā. Ok, nu tad tagad izstāst to stāstu. To stāstu. Zvana klients X. Saka, sveiki. Prasa Dīdzi. Saka, sveiki vai Dīdzis? Es saku, nē, kāds sakars Dīdzim? Tā tālāk. Mēs varbūt aizdomājamies, pirmajā brīdī varbūt sajaukts vārds ir Klaus ar Dīdzi. Jā, un es prasu kolēģiem, es saku, kas ar Nissan X-Trail ir? Viņš saka, nav neviens Nissan X-Trails. Es domāju, nu labi, jau kaut kā aizdomīgi nedaudz. Tad viņš saka, es aizskaitīju Dīdzim 300 eiro. Es saku, bet kā 300 euros? Mums jau taču ir 100 eiro plus PVN, 121 eiro, un jāskaita ir juridiskam, nevis Dīdzim. Tad mēs saprotam, kaut kas nav apakšā. Cilvēks X otrā galā paliek dusmīgs, agresīvs. Viņš saka, to jautājumu mēs noteikti atrisināsim. Nezinu kā, bet atrisināsim. Respektīvi, pagāja 2 stundas. Jā, saņēmām nākamo zvanu. Kad ir atrasts Dīdzis. Dīdzis ir atrasts un naudiņa ir dabūta atpakaļ. Veiksmīgā stāsts. Tā kā jā, šis ir veiksmīgs stāsts. Ceru, ka mums mikrofoni iet. Tā nav bijusi ar Dīdzim pirmā reize. Dīdzim tā nav pirmā reize, tāpēc viņš cerams, ka šoreiz sapratīs un vairāk tā nedarīs. Kaut kā tā. Bet Arčs, tu vispār reāli domāji, ka kaut kas tāds kādreiz varētu notikt, es ar Auto 2000? Noteikti, nē. Mēs arī pa lielam, mēs jau strādājam ilgi, bet tieši šo pasūtīšanas daļu esam iespringuši vairāk uz viņu nesen. Un šajā mazajā laika posmā jau pirmie krāpnieki. Cerēsim, ka tā vairs nebūs, tāpēc mēs ieliksim šajā video, parādīsim, kas ko kā ir jādara, lai nemaz nenokļūtu līdz tam, jo mums nāks ēpasti, Klaus ar jums sazināsies un viss būs kārtībā. Tāpēc jā, visiem uzmanīgi, arī ne tikai ar, teiksim, šajā jautājumā visur uzmanīgi krāpnieki ir daudz, esiet uzmanīgi un viss būs kārtībā. Jā, rokas naudas nekāds nesūtiet, pirms jūs neesat pārliecinājies arī. Un kam jūs sūta to naudu? Ja tur ir pārdevējs galā privātpersona vai juridiskam jau, protams, ka būs drošāk nekā privātpersonai. Tāpēc esiet uzmanīgi, vērīgi, ieklausieties, paskatieties un viss būs kārtībā. Es gribēju tik un tā piebilst, ka man liekas ir laba opcija pie mums pasūtīt vāģi, jo ja tā ir izsole, tu dabūni reāli izdevīgu cenu, ne? Tieši tā. Tu vari ietaupīt. Mēs jau arī tāpatās izsolēs, tu pirmkārt nopērc par tādu cenu, vienkārši mēs paņemam savu komisiju un tu tirgo tālāk. Tagad ir tā, kad viņš iet placī, tur noskatīs auto pa 15,000. No izsolē viņš reāli maksā 10. Viņš tur redz izsoļu maksas, pienāk klāt tur, nezinu, no 500 līdz 800. Tas jau ir 10, tie jau ir cik? 10,800. Pieliekam mūsu komisiju 1000, veidojas jau 11,800. Plus trēlis atnāk, nostājās tev viņš uz zem 13. Tu ieliec tirgot viņu pa 15, 2 plusā. Elementāra matemātika.
Jau kā tā? Un, jā, nu, ko vēl? Izdevīgi pie mums pasūtīt, arī nopirkt. Vācu laukos arī Vācu izdevīgi. lauki, Zemīts L11, pasūtīt auto. Iespējas šeit ir ļoti daudz. Tāds īsais nelielais YouTube video mums sanāca pa Dīdzi. Neuzceraties uz Dīdzi un citiem. Jā, tieši tā. Krāpnieki ir daudz. Un, ja ar tev saka, ka viņš ir baigais valsētājs, neusticies. Tādiem noteikti neusticaties. Un mēs mēģināsim strādāt arī pie pārējiem YouTube video. Cerams, ka šitam būs skaņa vai ne ar to. Nu, es ļoti ceru, noteikti, jo tagad tu saslēdz, kamēr es nebiju klāt. Nu, tāpēc- Kristaps slēdza, tur varbūt 50-50. Bet mēs esam tuvu kamerai, varbūt tagad dzirdēs. Bet mēs par šo video uztaisījām otro sēriju YouTube, tāpēc gaidat, kad saliks kopā. Mēs samontēsim video un otrā Jo sērija būs tur vēlāk. būs interesanti. Es gaidu jau laikam vairāk par 3. 4. nekā to otru. Būs arī 3., 4. Jo tas būs subscribe. Piecēlēm pilns. Tas būs- Sižets, ne? Ja viņš mums neatbrauks lidost pakaļ, tad ir dimbā. Kaut ko jau tādu varētu jau labi ideja. Tā kā jā, paldies, ka skatījāties. Neuzceraties Dīdzi. Sveiciens no Vācu laukiem no Zemīts L11, tiekamies Auto 2000. Bam! Sekojot līdz mums interesanti video, vēl safilmēsim, protams, arī TikTok saturam un arī YouTube. Tā kā sekojot līdzi un Kas tiekamies. beigās tas bēm bija, ķipa? Kas bam? Jā, tas Tiekamies Auto 2000. Bam! Jā, tas bija. Čipa viss. tu ķipa, ka jāslēdz lāc. Čipa viss, jā. Bang, 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 bang. To parādīsim vēl atplasīt. Klients Jā. vēl paralēli skatās. Labdien! Labdien. Nebija īstais. Kāda XC? Kura gada? Varam piemeklēt jums autiņu. Mēs arī piemeklējam uz pasūtījumu. Ja nav steidzīgi, mēs varam piemeklēt, kādu jūs vēlaties. Nu, tāpēc saka, ja nav steidzīgi, var piemeklēt tieši tādu, kā jūs vēlaties. Nu, Pastāst, ka mājaslapā var aizpildīt Mājaslapā aizpildēt pieteikumu, mums atnāk paziņojums, kolēģis ar jums sazinās, meklē piedāvājumu, sūta jums apmierina, neapmierina. Ja neapmierina, tas meklējam nākamo, nu, un tad kamēr atrodam. Atvedam uz šejienu un kaut kā tā. Artur Super. domāja, dabūšu Labi, šo klientu, vai veiksmīgums. ne? Vēl filmējās? Jā, Tu dabūšu. iefilmēši to, ja? No, jā? Kas ir? Nezinu, labi sanāca. Vajadzēja nodulināt līdz galam. Nodulināt. No, jā? Vajadzēja teikt, ko Zini, ko katru mēs dienu varam brauc pateikt? garām. Ņem vizītkarti, pieteikumu. Nākamajā reizē, kad brauc garām, Kalvīts jau tev piedāvājums metīs tajā mašīnā iekšā. Kāds katru dienu brauc garām? Nu, Nē, tā nevar. Mēs pieklājīgi, Džeki, nu nevar tā uzbāzties arī. Vēl kā tu saki, kādi piedāvājumi. bet tā ir. Nē, man liekas, vajag zolīt. Mēs zolīt, Džeki, esam nevar tā. Uzbāzties cilvēkiem. Kā nebūs, ņem vizītkarti. Bet tur jau tā lieta. Kas vēl interesants placī, varbūt ātris Ir jauna ieskats. autiņa pienākuši Mercedes benzīnā, kur mums vēl viens, kā mēs saucam, sarkano. Pa lastečku, sarkanā lastečka. Sarkanā lastačka, divnieks, X-drivā. SQ5 atnāca, Zafīrīt, 7 sēdvietas, ko visi vienmēr prasa, 7 manuālīts, perfekts. Neko nekrāsojam šeit uz vietas, servisā pārbaudījām. Vēl 2 Q5 benzīnā, Quattro. Es gribu visu laiku nezinu skitu, kas skatās YouTube video. Nu, Varam dot, 500 eiro katram mašīnā vai 1000. bet jāatsaucās uz video. No jā, YouTube. Es ļoti ceru, ka tas skaņi. Es ar ceru, ka Ieslēdzies pie skaņa. pults, man uzreiz jau bija šī. Strems. Nu, bija šī. Šitas baigi ātri aizgāja. Šeit tas nereāli, nu, bet arī komplektācija. Redzēju, kāda. Pasties, Jā, bet nu labi, mēs tak runājam par to, nu jau nogājam no tēmas. Tā kā jā, turpināt sekot mums. Gan Varat arī TikTokā, nesakot. gan YouTube. Interesanti. Ai, es gāju 3. 4. Jā, es tieši gribēju gaidīt to 3. 4. Tā būs mega šovs. Tur būs šovs. Interesanti. Tagad jūs redzēsiet, cik. Nu, nevis tagad, bet 3. Cik 4. auto 2000 ir noguruši. Un ka tas nav tā, ka liekas, nopērts, sapucē, pārdod, redzēsiet, kā iziet cauri tam visam. Ar nakšņošanām, lidostās, ar stopēšanām, nēšanām, negulēšanām. Jā, reku ir tas, kas grib savākt Škodu. Respektīvi, Vācu laukos arī ir cilvēki nopirkuši no Latvijas mašīnu. Ja kādreiz gribat, mēs varam palīdzēt arī ar trēli. Trēlis maksā privāta personai, man liekas, 550 eiro. Tas sanāk, jā, kaut kur tā. Nu viss kārtībā. Es jau ienācu ofisā. Tad tev kolēģis viss parādīs. Paldies. Davai, Sveiciens labi, no davai, Latvijas. Sveiciens tev arī. Davai. Davai. Tas nav šofers? Ir šofers. Tas ir šofers? No, jā.
Nu jā, es dzirdēju pēc valsts. Mēs jau sāku šoferi. Es sapratu, ka brauc pēc mašīnas uz Bija tā, ka es turieni. ieliku TikTokā video un viens nopirka Škodu Superbu. Melno, jā? Jā, viņš saka, dabām viņu līdz Latvijai. Cik maksās? Plus mīnus vienojāmies un aiziet. Ideāli. Tāpēc jā, redzēt, arī no Vācu laukiem var dabūt uz Latviju mašīnu. Nav tā, ka man īstenībā daudz klientu nāk, rāda bildē, kad šitas būs Latvijā. Jā, Tās ir divas atšķirības. Ir šeit, kas ir mašīnas, ko mēs pērkam šeit Vācu Latvijā. laukos, diemžēl, jā, mašīnas paliek Vācu laukos, tu tikai viņas dabūni līdz Latvijai, tad, kad tu esi autiņu nopircis. Pluss ir tāds, ka mēs sūtam video sīk, smalki, parādam, nevis tā, ka mēs tagad mobilē ieberzām. Jā, jo video tiešām sīk un smalki, katra niansīta. Īstenībā uztaisīt veselu stāstu. Tāpēc būs 3., 4. Jā, turpat varētu 6., 7. Kā mēs filmējam tos video, rādam klientam un kā mobilē turki to dara, vai ne? Kā pucēsim tās mašīnas. Būs interesanti. Tagad jāspērk. Jā, būs interesanti. Ok, paldies, jā, ka skatījāties, vai ne? Vai tu vēl kaut ko gribētu piebilst? Bang. Tu jūt, kad ir tas. Ir. Nē, bet varbūt vajag to uztaisīt, kā tu, to klep, vai kā? Kas ir? Bam. Kaut ko. To redzēsim, būs. Šitā baiglomā parāda. Es pievienojos grupā, tur visi vien apsveic, es uzrakstīju apsveic, uzreiz līda grupā. Pieklājīgs vismaz. Pieklājīgs, Džeks vismaz apsveic. No man pievienoja apsveic. Pagaid šito tagad, kad es esmu pie kameras Parunāju. It kā jābūt visok. Es ceru, Rādās, kad ir signāls. Visi, mēs esam uzfilmējuši atkal ļoti daudz. Ja montētājs redz, ka skaņa nav, lūdzu, katājam nos, neliekam video. Ja skaņa ir, turpinam blēst. Ja? Tieši tā. Kaut ko grib vēl pieminēt? Džing. Šitā nevar. Tas stabil tā kamera ir. Tu vari šitā darīt. Man viens arī klients saka, zini kā, jūs ar to raustīšanu, cik reiz pat ir screenshots jātais, lai redzētu, kāds salons ir. Es tā smējos. Šak jāaptur, tad nevar noķert to momentu, salonu nemaz nevar redzēt. Jā, tā ir intrigā. Sekojiet līdzi. Mēs visu laiku mēģinām šo video nobeigt, un viņš nenobeidzās, un tik turpinās. Tie kā Zemīts ielā 11 Vācu laukos. Bet varbūt vēl kaut ko tiešām grib piebilst. Ja kas pie mums arī var pasūtīt auto. Bet beigās kā dīdis mūs gandrīz ja? Gribās rupt teikt. Tā nedrīkst darīt, jā. Tī uzliekam. Uzliksim, jo tā nedrīkst darīt. Kā šitā? Redzi. Bet labā ziņas ir tas, ja tā notiek, mēs kaut ko darām pareizi. Tieši tā. Man viens kungs teica, ja par tēm runā pie galda, kuru tu neesi, tā dzimšanas diena vai kur, tas ir ļoti labi, ka par tēm runā. Znači, tu kaut ko dari pareizi. Ja par tēm nerunā, sāc kaut ko darīt. Vai runāt, ja? Tieši tā. Zemīts jau 11 tiekamies. Baigās nobeigums sipā. Baigākais. Mēs auto 2000. Bam! Wow! Jūs iekšā, ko Robs dara. Nobeigums! Sveicināt! Mēs beidzam šo video beidzot. 18 minūtes ir pagājuši. Ir kaut kas sakāms? Nedaudz pīsu. Jā. Vajag YouTube video izvilkt līdz 25 minūtēm vismaz. Ko teiks par Dīdzi? Sveiciens Dīdzim. 25 minūtes. Vai tā ir nopietni? Gribēs skatīt. Mums tak tur zin, cik materiāls ir. Būs normāli. Mums jau tikai šitas video. Jā, jauna atsevišķa sērija. Jā, šitā pat nav sērija. Es teiktu, pirmā sērija bija tā, kuru cilvēki neskatījās un nebija skaņa. Otrā sērija būs, bet šitā ir vidas sērija starp pirmo un otro. Intro, trailers. Stāsts par Dīdzi, kā viņš gribēja apčakarēt mūsu klientus, gribu teikt, ne? Tieši tā. Kurš X-Trailam bija gads? Gribēja. Kurš X-Trailam bija gads? Nezinu. Jauns bija cena 15 kopējā cīņā. Jā. Tas bija baigais mahinētājs. Labi, pietiek par Dīdzi. Metam mieru. Metam mieru.